Sveicināti! Mūsu šīs dienas tēma ir teksts. Viss par to, kā var izmantot tekstu, kādas ir iespējas to modificēt. Izveidosim lūk šitādu te Ziemassvētku un jaunā gada kartiņu. Sākumā izdarīsim to, ko mēs jau visi labi zinām, ievietosim bildītes, kuras mēs meklējam internetā. Piemēram, es ierakstu Santa internetu pārlūkā un atrodu to bildīti, kas man patīk. Labais taustiņš, copy image. Ctrl+V metu iekšā ilustratorā. Samazinu līdz man vajadzīgiem izmēram, apstrādāju viņu ārpus artboarda, lai es redzētu, kur ir baltais fons. Un kā mēs viņu apstrādājam? Tātad image trace, eksperimentējam. Viens variants ir 3 krāsas. 3 krāsas būs par maz, izvēlamies 6, skatāmies, it kā jau labi izskatās, bet te ir kaut kādas sarkanīgas līnijas, tad mēs ņemam 16 krāsas. Tagad izskatās labi. Uzreiz taisām expand un ungroup. Un tagad mēs varam nodzēst balto fonu, un mums ir Ziemassvētku vecītis gatavs, kuru mēs, protams, kā grupējam, lai viņš mums pēc tam neizjūg pa gabaliņiem. Un varam viņu ievietot apmēram tajā vietā, kur mēs viņu gribēsim redzēt. Protams, ka visiem šiem objektiem, ja mēs pievērsīsim uzmanību, tās līnijas nav ideālas. Viņām nav vienāds biezums, viņas var būt ar kaut kādiem papildu punktiņiem, bet tas mūs šai gadījumā neuztrauc, izskatās diezgan labi. Nākamais, ko mēs darām, liekam salaveča maisu. Maiss man ir lūk šeit, labais taustiņš, copy image un metam viņu iekšā. Es jau esmu izmēģinājis, ka vislabāk šeit der 6 krāsas. Expand, ungroup un dzēšam nost fonu, dzēšam nost visas zvaigznītes un lūk šo te balto fonu. Un atkal sagrupējam mūsu maisu, Ctrl+G. Samazinām viņu un ieliekam tajā vietiņā, uz kurieni skrien salaveces. Un pēdējais, ko mēs gribam dabūt iekšā no interneta, tā ir pastmarka. Lūk, šajā vietā es esmu atradis Merry Christmas Airmail, un lūk ir pastmarka. Labais taustiņš, copy image, metam viņu šeit iekšā, un te gan mums ir tikai viena krāsa, tāpēc mēs image trace taisām un izvēlamies 3 krāsas. Expand, ungroup, dzēšam balto fonu nost, ja viņš kaut kur vēl ir palicis, tad ar shifta palīdzību mēs izdalām un nodzēšam, un atkal grupējam. Samazinām un liekam stūrītī. Pieķersimies pie šī objekta nedaudz vēlāk. Un tagad mūsu galvenā tēma – teksts. Mēs paņemam tekstu te vai nospiežam T burtiņu uz klaviatūras, pievelkam klāt to vietiņu, kur rakstīsim, liekam kursoru un sākam rakstīt. Tas, ko mēs tagad redzam, tas ir point type teksts. Mēs ielikām kursoru un ierakstījām, un teksts mums parādās vienā rindiņā. Tagad mēs viņu varam palielināt vai samazināt, vai turot aiz stūrīša, vai ja mēs gribam to darīt proporcionāli, tad vēl nospiežot arī shift. Tāpat mēs varam viņu palielināt vai samazināt lūk te. Šajā sadaļā tagad ir 7 mm, tagad 6. Ja mēs gribam, lai teksts būtu vairākās rindiņās, tad mēs tāpat kā Wordā liekam kursoru lūk šeit un spiežam Enter. Šai gadījumā man ir ļoti liels attālums starp vārdiem, to mēs mainām lūk te augšā. Bet tas ir atkarīgs arī no tā, cik mums lieli ir tie vārdi. Mēs viņus atkal palielinām un mēģinam uztaisīt kaut ko līdzīgu šim šriftam un izmēram. Te mēs liekam Enter, izvēlamies šriftu, šrifts ir lūk šeit. Jūs izvēlieties tādu, kāds jums patīk, es ņemu Commercial Script un lieku izmēru 20 mm. Merry Christmas derēs šitādā izmērā, bet šiem apakšējiem vārdiem es lieku 2 mazāku izmēru, tātad 10 mm. Un, protams, ka visu šo tāpat kā Wordā centrēju un novietoju tajā vietā, kur tam būtu jābūt. Tagad krāsa. Kādā veidā mēs izvēlamies krāsu? Ņemu pipetīti, pieņemšu, ka uzraksts būs sarkans un līdzīgs salaveča
mēteļa ēnas daļai. Tātad klikšķinu lūk te, un teksts paliek man tādā krāsā, kā man vajag. Nu, un tagad atceramies, ka tekstu mēs varam rediģēt, izdalot to, un šeit samazinot vai palielinot attālumu starp rindiņām. Tāpat mēs varam mainīt attālumu starp šīm rindiņām, izvēlamies, kāds mums derēs. Un pēdējais, ko es gribētu šeit pievienot, jūs redzat, šitais teksts ir tāds izteiksmīgāks, tāpēc, ka viņam ir melna kontūra. Izdalām tekstu kaut vai vienkārši ar Selection tool un pievienojam kontūrai krāsu melnu. Viņa pagaidām ir pārāk bieza, 0,35 mm. Mēs tā vietā taisām 0,1 mm. Un tagad viņš būs labāk lasāms. Te mēs runājam par point type tekstu. Tagad nākamais veids. Ņemam tekstu, liekam kursoru lūk šeit, bet nelaižam viņu vaļā, iezīmējam teksta bloku. Un šajā teksta blokā ierakstām šo te tekstiņu. Tas ir area type teksts. Tas nozīmē, ka viņš iet nevis vienā rindiņā, bet cenšas iekļauties tajā blokā, ko mēs esam norādījuši. Ja jūs pamanāt lūk šādu te sarkanu kvadrātiņu, tas nozīmē, ka šim tekstam nepietiek te vietas. Ko mēs varam darīt? Mēs varam paņemt parasto Selection tool un pavilkt šo te tekstu, lai viņš ievietojas mūsu paredzētajā blokā. Pieņemsim, ka mēs negribam tādu pašu šriftu, mēs viņu pārtaisām par lūk šādu. Izdalām. Šeit augšā vai lūk šeit labajā pusītē mēs izvēlamies, piemēram, Courgette Regular, lūk šo šriftu. Nu un nomainīsim nedaudz augstumu. Mēs augstumu varam mainīt vai nu šeit labajā pusē, vai arī lūk šeit augšā. Liekam 6 mm. Nu un tagad varam piedzīt viņu tā, kā mēs viņu gribam redzēt. Ja mums liekas, ka starp rindiņām ir pārāk daudz vietas brīvas, izdalām. Un mainām šo te attālumu lūk te. Un atkal redzam sarkano kvadrātiņu, Selection tool, pavelkam viņu vairāk uz šejieni. Nu, un, protams, ka ja mēs negribam, lai mums tāpat kā Wordā viņš pārnestu vienu vārdu dalītu, tad mēs nospiežam Enter, mums ir 2 teikumi, izlīdzinām to pa labo pusīti, netaisīsim visu tekstu sarkanu, uztaisīsim šo citā krāsā, piemēram, to krāsu paņemot no Saloveča kurpēm. Teksts mums ir izdalīts, es ņemu pipetīti, pievelku kurpīti un ņemu lūk šo te krāsu. Un vienīgais, kas man vēl te nepatīk, tas ir end. Viņš neizskatās pēc end, bet pēc E burta, tāpēc es viņu izdalu un nomainu šim te simbolam šriftu uz, piemēram, Arial. Tikai viss teksts man ir italic slīprakstā, tāpēc šeit es arī izvēlos narrow italic. Un nomainu krāsu, teiksim, pret to pašu sarkano krāsu, kas ir šim te tekstam. Tāpat arī šim tekstam mēs varam pievienot burtu kontūru, ņemam melno krāsu, nomainām uz 0,1 mm. Ko vēl mēs varam darīt ar tekstu? Mēs viņu varam liekt pa formu. Šeit mums ir apaļa marka, un ja, piemēram, mēs gribam šeit ierakstīt North Pole, tā kā šeit, mēs to varam darīt. Mēģināsim kopā. Tā ir bildīte, un ar bildīti tekstu mēs tik viegli nevaram uztaisīt, tāpēc mēs ņemam Ellipse tool, turot Shift, uzvelkam apli, noņemam aizpildījuma krāsu, piešķiram kā reiz kontūras kaut kādu krāsu un nocentrējam šos te abus objektus. Atceramies, kā mēs to darām. Mēs ar Shiftu izdalām abus, tad atlaižam Shiftu un nospiežam uz šo, jo šitais mums nemainīsies, viņš paliks uz vietas. Un tagad nocentrējam pa vertikālo asi un pa horizontālo asi. Un tagad tikai šo objektu mēs jau varam samazināt vai palielināt. Tātad, ja es gribu, lai man teksts būtu kaut kur lūk šeit, tad es viņu varu samazināt līdz šādam te izmēram. Un uzreiz nokopēšu, jo man teksts ies arī apakšā. Tad man ir 2 riņķa līnijas, un tagad skatāmies, kā mēs taisām tekstu. Ņemam
vai nu lūk šo te type on path to un klikšķinām uz līniju un tad rakstām tekstu. Otrs variants, ja mēs ņemam visparastāko teksta instrumentu un turam nospiestu Alt, tad, kad mēs uzbraucam, mums parādās tad instruments type on path to. Un tad mēs šeit rakstām North Pole. Nu un, protams, izdalām visu un samazinām izmēru līdz, piemēram, 2 mm vai līdz 3 mm. Mainām tekstu uz Times New Roman, jo šis ir vairāk līdzīgs Times New Roman. Un tagad novietojam viņu pareizajā vietā. Lai to izdarītu, mēs paņemam Selection Tool, un te jūs redzat, mums ir šīs te līknes, kuras mēs varam pārvietot tā, kā mums vajag. Piemēram, lūk šitā. Tāpat mēs varam, uzbraucot uz šīta kvadrāta stūrīša, pagriezt viņu lūk šādā te veidā. Pirmais uzraksts ir. Nākamais. Ņemam atkal tekstu, atkal nospiežu Alt un rakstu Santas Post. Viss ir labi, tikai šajā gadījumā jūs redzat, ka man vajag, lai tas teksts ietu pa iekšpusi, nevis pa ārpusi riņķa līnijai. Kā mēs to darām? Principā nekas sarežģīts, atkal ar Selection Tool mēs vienkārši pārvelkam šito te taisni uz iekšu. Un lūk, mums veidojas tekstiņš iekšā. Protams, mēs tagad varam viņu nocentrēt atkal pa horizontālo un vertikālo asi un pavilkt lielāku. Tikai lūk šo te vienu uzrakstiņu es velku, turot nospiestu Alt, līdz tam momentam, kamēr man šitie te izmēriņi plus mīnus sakrīt. Un, protams, turam nospiestu Shift. Tikai izmērs, protams, ka mums tagad ir cits. Samazinām līdz 3 mm, atkal nedaudz pielabojam un pagriežam ap savu asi, kamēr viņš nostājas mums simetriski. Izdalām abus tekstus un piešķiram attiecīgo krāsu. Tātad pipetīte, nu un, piemēram, ņemam lūk šo te ziemeļbriedi. Mēs esam papildinājuši mūsu pastmarku. Vēl viens teksta izmantošanas veids. Uztaisīsim lūk šādu te Help Santa find the bag. Bag ir pazudis šajā piemēriņā. Mēs paņemam visparastāko līniju, piemēram, uzvelkam to ar spalvu. Ņemu spalvu un sāku locīt līniju, tā kā man vajag. Nu, piemēram, lūk šitā te, un te galā būs bultiņa. Escape, noņemam līnijai aizpildījumu un taisām līnijas krāsu un biezumu. Tātad šeit mēs izvēlamies, nu, pagaidām melnu krāsu, un biezums mums būs, nu, piemēram, 1 mm. Lai mainītu krāsu, pipetīte, un, piemēram, atkal salaveša zābaks. Tikai tas nav aizpildījums, bet gan kontūras krāsa. Tagad ejam iekšā Stroke sadaļā un uztaisām to kā dashed line. Tātad šajā gadījumā mēs redzam, ka mums ir 4 mm starp šīm te līnijām. Mūs tas apmierina. Izvēlamies bultiņu. Mums šai galā būs bultiņa. Nepatīk tāds izmērs, samazinām viņu līdz mums vajadzīgajam izmēram. Klikšķinām uz fonu, mums pazūd šis lodziņš, un mēs atceraties, ka varam vēl mainīt mūsu līnijas formu. Mēs viņu varam izliekt, mēs varam viņu uztaisīt tādu plūdenāku. Tagad palaidīsim pa viņu tekstu. Ir viens bet. Ja mēs ņemam tekstu un sākam viņu zīmēt pa līniju, mums pazūd visas līnijas īpašības. Tāpēc, ka tas pārvēršas par tekstu. Tāpēc mēs nokopēsim šo te līniju uz sānu un izmantosim kopiju. Tātad teksts, laižu viņu šeit un rakstu Help Santa find the bag. Novietojam pareizajā vietā, tātad aizlūk šīs te līnijas mēs varam vilkt. Te burtiņš, izdalām visu mūsu teikumu un piemeklējam šriftu. Es esmu jau apskatījis un man patīk lūk šis ink free šrifts, tikai, protams, lielāks. Mēs varam nedaudz palielināt attālumu starp burtiem un vārdiem, tātad to mēs darām lūk šeit.
Un, protams, ka noliekam vidū. Tāpat nomainu arī krāsu. Nu, un tagad nolieku tieši uz līnijas. Pēdējais, ko es gribu izdarīt, tas ir uztaisīt šādu te logotipu. Merry Christmas, Happy New Year. Kādā veidā mēs varam apstrādāt tekstu brīvi, tā lai varētu pastiept jebkuru burtiņu uz jebkuru pusīti. Parunāsim par to, kā mēs varam modificēt katru burtu atsevišķi, mainot tā platumu, augstumu, līnijas biezumu. Paņemam parastu tekstu un ierakstām ar lielajiem burtiem MC, HNY. Protams, ka piemeklējam šriftu, šajā gadījumā es ņemšu Arial. Nu, un izvēlēšos nevis regular, bet bold. Tagad ieliekam Enter. Mums ir 2 rindiņas. Palielinām līdz mums vajadzīgajam izmēram. Nu, un nokrāsojam. Lūk, šajā krāsā, jeb atkal Salaveča kurpes krāsā. Pirmais, kas mums ir jāizdara, ir jāpārtaisa šitais teksts par formu. Lai to izdarītu, mēs ejam uz sadaļu Type un meklējam Create Outlines. Tagad tās ir formas, nevis teksts. Ja mēs paņemsim Direct Selection Tool un izdalīsim šos burtus, tad mēs viņus varam pārvietot atsevišķi no augšējiem. Nu, un ko mēs darām? Palielināsim šo te H burtu līdz šo burtu augšai. Lai to izdarītu, mēs izdalām tikai H burta augšiņu un aiz jebkura punktiņa velkam uz augšu, turot nospiestu Shift. Mums ļoti palīdz šīs te palīgtaisnes. Starp citu, pārbaudiet, vai jums ir ieslēgts View Smart Guides. Un velkam centru līdz lūk šai te līnijai. Nākamais N burts. Izdalām, velkam viņu pa kreisi, kamēr viņš izlīdzinās ar M burtu, un tagad mums vajag izlīdzināt arī šo daļu. Izdalu N burta šo daļu un velku aiz stūrīša, turot nospiestu Shift. Un vienīgais, kas mums te nav pārāk smuki, tas, ka šī te līnija maina savu biezumu. Šeit viņa ir biezāka, tāpēc to es gribu nedaudz pielabot, velku šito uz augšu, savukārt šo daļu nedaudz uz leju. Uz aci tas nav pareizi to darīt, bet šajā gadījumā, lai būtu ātrāk, mēs pieļausim tādu kļūdiņu. Un šos burtiņus noliekam tādā attālumā, lai viņi labi izskatītos. Pēdējais Merry Christmas nokrāsosim citā krāsā. Pipetīte, Salaveča kostīms, kontūra, lai labi lasītos melna tikai 0,1 mm. Un ar šiem burtiem tas pats. Tikai krāsa paliek šī pati, bet kontūra arī melna un 0,1 mm. Nu, un pēdējais, ko mēs varam izdarīt, tas ir sagrupēt šos te burtus, Ctrl+G, varbūt viņus nedaudz palielināt un nolikt šajā vietiņā. Tagad mēs varam pievērst uzmanību pašam darbiņam un nedaudz viņu pielabot, ja mēs gribam to paku kaut kur nolikt augstāk, ja mēs gribam vēl nedaudz modificēt to vietu, kur ir bultiņa. Nu, un pēdējais, ko es gribētu, tas ir piekārt lūk šos te dekoratīvos eglīšu rotājumus. Ņemam parastu līniju, novelkam turot nospiestu Shift, tikai pārliecināmies, lai mums stroke nav dashed line, un nokrāsojam šo līniju. Šajā gadījumā es ņemu vienkārši kaut kādu oranžo krāsu, kaut kādu pusmilimetru. Un apakšā zem šīs līnijas ievelku vienkārši elipsi, turot nospiestu Shift. Man sanāk aplis, un aizpildījumā es izvēlos gradientu. Un noņemu kontūras krāsu, lai man vienkārši būtu vieglāk strādāt. Parasti uz bumbiņām spīd gaisma no augšas, tāpēc gaišāko pusīties lieku uz augšu. Tas nozīmē, ka man jāpagriež par 90 grādiem, turu nospiestu Shift, pagriežu,
un nocentrēju abus šos te elementus. Tātad izdalu abus un pa centrālo asi es viņus nolieku vienā līnijā. Atliek tikai kopēt. Izdalām vienu, izdalām otru un ar Alt pārkopējam, piemēram, lūk šurp. Varam nedaudz samazināt un pārējam tā pa vairākām vietiņām. Negrupēju es šos te elementus tāpēc, lai viņus varētu viegli mainīt gan šo te līniju garumus, gan tas nedeformētu pašu lodi. Tātad mēs visus varam piedzīt lapas izmēriem. Nu un tās bumbiņas, kuras mums ir pa vidu vai iet pāri uzrakstam, mēs izdalām un taisam viņiem range un send to back. Otrakārt, mēs varam viņus taisīt caurspīdīgus. Rotājumus, kurus es gribu uztaisīt mazāk uzkrītošus, es izdalu un nomainu viņiem necaurspīdīgumu lūk šeit augšā, piemēram uz 50%, tāpat arī lūk šim. Nu un lai būtu ne tik vienmuļi, mēs varam ieiet jebkurā no šiem te riņķīšiem, fill un gradient options, mēs varam mainīt šos te parametrus. Nu, piemēram, mēs varam aizvilkt šos te riņķīšus tālāk, un mums vairāk ir sarkanās krāsas šobrīd nekā dzeltenās. Vai mēs varam nomainīt vispār krāsu. Tātad šajā gadījumā, ja mums šitais riņķītis nav vajadzīgs, spiežam uz miskasti un viņš mums pazūd. Un mums ir reāli tikai divas krāsas no sarkanās uz dzelteno, vai ja mēs izdalām ar diviem klikšķiem sarkano krāsu, mēs viņu varam nomainīt, nu, piemēram, lūk pret šitādu te magenta krāsu. Un mums jau ir cits efekts. Nu, lūk, šāda mums kartiņas kopija sanāca. Mēģiniet to izdarīt patstāvīgi. Es jums ieteiktu izmantot tieši šo, jo, ja mēs uzstādām sev uzdevumu, ka mēs taisām precīzu kopiju, tad mēs saskaramies ar visām problēmām un mēģinam viņas atrisināt. Protams, jūs varat izmantot arī savas bildītes, nu, bet mēģiniet to sarežģītību saglabāt. Paldies par uzmanību un veiksmi jums darbā!